Yo, 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 what's up? The fins up! Kranta.at arī klātu kartu copi varam sākt! Tad tu vēl ilgi riktēsies. Nē. Jo, what's up, the fins up? Tā. No stāst, kur tam esi? Kur mēs ir? Mēs esam Kintai valdā. Un ko mēs te darām? Uz 8 stundām uztaisīsim testiņu. Salīdzināsim 3 dažādas boiles, 3 dažādas barības. Mums būs CPK fish, CPK tīģerrieksts un Ķimens. sauksim viņu pa ķimeni, viens no Latvijā populārākajām boilām. Paliksim pie tā, gan jau vēlāk tāpat visi sapratīs, kas tas ir. Mazās sacensības par reizi. Jā, tad 3 dažādas punktus salīdzināsim savā starpā, sacentīsies, un tam mums tur viens vidējais punkts. Tad skatieties, kas mums sanāks no tā. Tad nāc parādīšu, ko mēs barosim. Tātad te ir CPK tīģerrieksts boiles, izbarojām jau. Tad mums ir CPK fish, drusku vairāk graudaugi, bet pēc tam pieliksim visiem vienādu, un te ir mūsu tā saucamā ķimene. Īstenībā tas, kas viņš bija, krils, jā? Jā. Saldais krils. Te arī pieliksim pēc tam vairāk atkal attiecīgi graudaugus klāt. Un visu, ko varam redzēt, spoles, kātus, ēsmas, kas būs redzamas, visas barības un tā tālāk. Reku uz to bardeku var parādīt. Viss redzamais nopērkams Kranta.lt. Šeit. Finops! Finops. Tā maza informācija no Finops. Tā, atbraucot pie dīķa, pieņemsim, ka mēs šeit esam pirmo reizi īstenībā es pat trešo, jau es biju tajā krastā ar toreiz, jā. Kā izvēlēties vietu, kur makšķerēt, kur spombot un tā tālāk. Nu, galvenais jau laikam ir paskatīties Dīper kartā pirmais. Jā. Tas ir tas pirmais. Dīper Tas pa lielam visur. maksas aplikācija. Jā. Un tad jau marķieri rokās un to virsū. Jā. Ir ko ņemties, bet nu labi, mēs šoreiz te baigi īsti neko nemarķēju tik traki. Baigi negāja cauri, plus mīnus, jau zina apmēram tas vietas. Bet tā lielākoties vajadzētu jātur kārtīgi izstrādāt to sektoru, lai saprastu, kur kas notiek. Taisnīgi. Un par reliefu izstāst kaut ko. Par cik mēs no Dīpera zinājām, ka dziļums baigi nemainās, tad bez pludiņa vienkārši tīri ar svinu. Pataustījām grunti, bija pārsvarā viss diezgan ciets, bet kaut kādas dūņu pleķus atradām un attiecīgi pie tiem. Vienā pusē, otrā pusē meklējām točkas, tātad mums pēc tam kartē no augšas parādījuši, bet mums ir viens punkts pret sektoru pretējā krastā, tad tur mums būs ķimene, tad mums vidējais punkts ir tīģerrieksts un kreisais pretī tai mājiņai mums ir CPK fish. Vēl kaut kas bija jāpiemina. Vējš, ļoti nikns. Ļoti nikns. Tā ir lieta, kas vienmēr karpa copu ietekmē. Šajā reizē droši vien, ka labāk šitāds nekā, ja būtu pretēji, ne? Nē, protams, ka labāk, bet bišķi, ja viņš būtu mazāks, būtu tā kā būtu savādāk. Traucē pašiem tas, ka varbūt nav komfortabli, bet tāpat laikā viņš nāk uz šejien, tā zivs bieži vien nāk līdzi, un tam vajadzētu būt plusam. Tā kā, laižam tālāk. Davai tiekas vēlāk. Jau, what's up, the fins up? Nāc parādīšu ideju, ja braucam uz īsām sesijām, pasūtīt var pie Krantas jau visu gandrīz gatavu. Spodmiks ir gan saldais, gan zivīgais, šoreiz fish iekšā. Nes tuvāk. Iekšā te jau ir visādi graudi, visāda boiles.
tāds miksiņš. Tad mēs pasūtam gatavos graudu miksus, ir dažādi veidi. Pieliekam klāt. Mācam visu. Un Krantas pelešu miks. Gan halibudu, gan visādas citādākas peletītes, nav nejausmas kādas. Ideāli, fiksā barība, nav nekas ne jāvār, ne jāčakarējas, uzreiz gatavs. Spombu liek klāt un baro iekšā. Un, vēl viena mazā ekstra lietiņa, ekstra informācija. Priekš stikiem arī jau gatavs pelešu miksiņš ar mikro peletītēm, 2 kg painīts. Visai sezonai sanāk. Maisi tukši, svinībām pamata nav, ja tablo klusē nav ko galdus klāt. Metam no distance kā Rihards Lomašs, jauni sekotāji pie mums atkal nāk. Nīkuļiem pājam garām, pie reiz vēl iemetam marķieri tālāk par jums. Viņi nevēla nestāv mums klāt, jums iesaku rācies ārā slēgt. Raudi par tukšiem pikiem vien, nu tak visīti pietiek lieta. Tavs sektors ir tik klus kā eksperts pēdējā sīna. Darot kā jūs, es nebūtu pie rekordiem ticis. Kaimiņi uzvedas kā mūsu ēnas, bet mēs necopējam sinhroni, jo mēs kustamies inkognito, rācija bez ringtone. 4 klusi paravozi. Norāvās spombs. Mārtiņš aizgāja pakaļ spombam un Mārtiņš nāk plusās atpakaļ. Tu būs neplīst. Ak, šausmas, kas tur notiek? Šāds mums vēl nav bijis, ne? Ja ir Volfs ir mums viens. un nekas? Spaiders. Noderēs. Čišs, jā. Var Mums vairāk kā naraut. Tā, kamēr Mārtiņš spombo pie reizes parādīšu pārējās barības, tātad šī bija tā saldā. Tad Mārtiņam ir ķimene ar lielajām peletēm, krušotiem riekstiem, kaņepi. Un tad te ir fišs arī ar peletēm, ar graudaugiem un ar to spodmiksu. No tā te nāk visādi graudiņi. Īstenībā es pirms tam skatījos šām boilām, viņš tāds tīri foršs iekšā izskatās. Tā, grūti gan parādīt, bet... Tā kā cerams, ka kaut kas atsauksies. Vajadzētu sākt kaut ko ķert beidzot, ne? 150 spombs lido auklis vilktā kā F1 Monza. Nekas nav mainījies ar mani. Dzīve teltī katru dienu, kā man besi liels zivis vilkt. Tas pat vairs nav smieklīgi, tev gan jau viss ir otrādāk un tev tas. Tev tas neliek mieru, tev tas neliek mieru, tev tas neliek mieru. Un tev sarunas mans rekords jāpiemin, ar ikvienu tev tas neliek mieru. Točkā pirmā karta. Jā, bet kādā ziņā ne breks, kā man bija. Fišu točka. Jau dabūju vienu breks. Tas ķimeņu točkas ir, murčiks. Bet jau nāca sākumā baigi, laik varētu tīt. Un ir oficiāli pirmā zivs mūsu ieskaitē. Abi! Sveci! Nu, davai. Tā. Nosveram somu. Tāda viņi viens. Garāči jāreķina, viņi būs 1,4, ka viņi ritīgi samirks. Nu, amurčiks, jurčiks. Tas jau tāds 7 pāri, ne? Varēja mūs pirmā pēc zivtiņa aizpēlt. 8 kilogramīgs amūrs. Labi. Man točnē. Dekšana. Nav ne amūrs, ne breks. Man tur ir kukurūza. Kukurūza uzsās. Tu vispirms atvēls tik tālu, un tad mēs parunās, jā. Sacepījās. Tā bija, ņemam ziltiņu. Fiši, 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 fiši.
mazs karpiks. Divnieks. Ļoti piļīgs. Fišu točkas, pirmā fišiņa. 1. 9,4. 8,1. 4. 8,1. 100 grāmi arī. Nē, 4. Ok, 8. Viņš te gribēja mūs apčekarēt. Viņš jau nav tik ļoti samīt. Nu, baigais monstrs, tu zini. Tas tāds. Kāpēc tādi jābūt šajiem ķert? Tā ir mazākā zivs. Pagaid, viņam Nav kaut kāds balvas par šo. šito. Tā ir pavads jāsien tieši lūpiņas vidū. Klorāķīts ar papildus mazu atsveriņu nopērkams krantē. Smuku blowback pavadiņu ar dudī piļi kaso. Un šeit ir lielais loks. Antiseptiķis CPK. Oi, apakstām uzkrāsojas zils lūks. Varēs iet atrādīties draudzenēm. Paskaties! Tā kā tu būs bērniņš, vienkārši pagājuši gadu piedzīvi. Šis nevar būt. Paskaties kāds! Middle of the night, that alarm goes off. Jump out the bivvy, no time to stop. Real screaming loud, yeah, you know it's big. This the moment, this the fact where you live. Neck gets closer, brain starts counting. How many kilos do we start mounting? No fear now, just lock in control. Either take it or you lose it all. No sleep, no breaks, just focus and grind. Winners are made in the pressure of time. When morning hits, record or fail. You gave it all, that's the real skill. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Night goes silent, but the alarms keep buzzing. Heart racing like his last round fighting. Every kilo, yeah, the pressure's rising. Every kilo, we go hard, no breaks. No room for errors, only big stakes. When I beat things, then we don't stop. Every kilo, be the straight kick. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Viņš to maina, tās vienkārši atrašanās vietas tā kā. Every kilo, yeah, it's all or nothing. Viņš tikko cik sanāk metri. Pie 20 vienkārši pāris sekundu laikā. Visi nāk. Nē, šitē? Tepat. Viņš bija tikko pie paša meriķa gandrīz. Nē. Tāda ir 30 metri no krasta, reka redz žilti. Būs 46 kg stūri, mēs pavisam varēsim stiept uz māju. Vienkārši atkal viņš uzrāva un aiziet. Man šī prom. Protams, es cik nav spēku vienkārši. Atkal aiziet. Viņam, Mārtiņ, tas ir kaut kas tāds, ka viņš stāv, viņam pēkšņi vienkārši rāviens aiziet nenormāls. Reku atkal, pasties. Vienkārši maldi. Ko man? Viņš atkal tīs ārā visu augu. Man jau taig. Man jau galīgi ciet.
Tu zini, ja, ka jums Leo sacensībām jāņem līdzi. Jo viņš var māk izvēlēties ēsams. Atkal izvēlējās. Uz ko? Tu lielo buļģi, kurš tur man noslēp somu un viņš izraka atkal to pašu. Kas tas bija? Tur bija atsais lampēs. Nu viņš neiet sačaka. Viņš ir pagāri. Otrs jāliek no mugurpuses. Nu tāds diezgan maktens. Viņš vispār nav liels, viņš ir tā kā tev, ne? Vai ne? Lielāk? Es domāju, ka lielāk. Mūsā. Leo ir lielāks par tevim, točno. Vai tikai galvu? Džekiņ, ja tu zināt, cik ilgi es tev gaidīju. Kur tad ir? Avani. Viņš tais mucē, tad ir žop. Viņš jau iegriezies, ir tā, ka es tagad viņu sapalaist, paši to zinu. Saudzīgi. Ko meklē? Tavu telefonu. Izturēji! Bet čalīti jādomā no roka. Tev ārā no šejienes. Ok, viņš nav mazīt. Ok, šaus! Ai! Vai uzreiz sveram summa, kamēr no šī nosver? Jā. Jā, tas brīdis ir klāt. Dabūjiet. Pagājis aizstot šito cienu, ka paņemsim drusku tā kā ieslīt. Maziņš. Es izvilku, viņš jau čortojās tik maziņš. Redz? 35,4. Pieeja. Tā, viņam vajag ūdeni un es ar šim te bildēšu no visiem rakursiem. Tas jau nav! Nevajag, beidz! Siltūdeni, ne? Jā, šis jau labs brīdis. Man likās, ka tas būs briesmīgi. Vai šie ūdeni viņam vismaz labi? Kaut ko uzbildi arī. Tas ir viņam! Nav mēbelīni! Vajag? Nē, nomērīt vismaz. Ej, tu nost. Es prasētu vēl viens paīri. Paldies visiem! Ej, tu nost. Vairāk jau paldies Leo! Jā, Leo! Bez Leo tev už nebūs. Sambuču. Nā. Neko neredz. Ok.
rastos, es gribu kaut kāds 5. Tas negrib. Lec iekšā, viss. Muku. Kur tu muksi? Draudziņ. Domāju. Piekavēs citreiz varbūt. Varbūt nē. Vecītī. Šādi negribas laist vaļā. Nav jau sieva, ko spēlēties. No. Kā es sagurs. Kā man 3 dienas rokas sāpēs droši. Šitā ir šos burbuļus laiži. Dāvāj. Dzīvo. Tu liels, stiprs. Kur tu man palika? Nu, dosies? Labi. Pits ap, Krante.lt. Kaut kas pieskārās kājā. Pretinieki vienā barā iet, katrs metiens ar vienu piegājienu. Jā, mums iet tā lieta, esam perspektīvi kā Alberts Šmits, karpas raujas polēm auklas ārā. Kad es ceļu kātu, es ceļu troksni, bet rācija tevi mierā liek. Somas pilnas ar boilām un dipiem, tās karpas paliek trakas, kad uzmata CPK. Un es lidoju tev garām, tava nauda vējā, mūsu sektors naktī kā Singapūras Grand Prix. Mums ir viss tik un tā gribam vēl, viņi mēģojas iztiku pelnu pie ūdeņiem nebirojos. Mani gaidot viņi laiku manu storijus, man ir jauns vins ap hūdīs, tev tik viss notem. Mēs augām no nulēm, līdz sektoros čukst mūsu vārdus, un tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Un tev sarunās mans rekords jāpiemin ar ikvienu. Tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Un tev sarunās krante jāpiemin katru dienu. 150 spoms lido aukus viltā kā viens moncā. Nekas nav mainījies ar mani. Dzīve teltī katru dienu, kā man besi liela zīvis vilt. Tas pat vairs nav smieklīgi. Tev gan jau viss ir otrādāk un tev tās. Atkal nākamais fish touch, kā viss notiek. Mums mazais vakar bardaks. Sēžam aplī, saruna. Tāda brīža dēļ ir vērts braukt makšķerēt. Jā, ne? Tā. Tikko bija kaut kāds pīkšs. Pārmetāmies, bet nu jau jāiet gulēt. Pulkstens gandrīz 2. Tā arī pēc lielā sama viena karpiņa tikai bija 8 kg, arī tajā pašā CPK fish točkā, citā nekas nav bijis. Tā kā rezultāti pagaidām nobaigi spīdošie, neskaitot fish točku, bet nu, cerēsim, ka rītā viss būs kārtībā, rītā zivs pēc pavērsies un sāksim ķert. Tā kā dodamies gulēt un tiekamies rīt no rīta. Pīns ap! Šajā rītā vidējā točkā tāpat turpinām likt CPK tīģerieks boiles un ieliksim arī CPK CSL ar zemeņu smaržu. Ir zemeņa. Tā, tagad barosim vidējā točkā, tur aktivitāte nav baigi lielā, kaut kas nedaudz jāpamaina, jāuztais tā barība tāda dzīvāka. Tā, mums beidzot ir pirmā zivtiņa uz
vidējās točkas uz CPK tīģerrieks točkas. Pavisam maz karpiņi. Tur pat kilograms nav. Nā. Tāda te maza apaļa karpiņa. Mums atkal ir rezultāti vidējā točkā. Laišam mājās. Tā, mazo rīta atziņā. Nogurums ir nogurums. Kaut kāds ziltiņš ir paķerts, tā mums tabulā, cik sanāk, es tikko skatījos, man bija 6 karpas un sams, tev bija 3 karpas un 2 amūri. Jā. Un, nē, paga vidējā točkā nav pierakstīts. Jā, nav pierakstīts, bet no vidējās, no tīģerrieks točkas ir 1 karpa. Jā. Man sanāk, man ķērās kaut kas bija vakarā, tad naktī man bija 2 brekši pēc kārtas, es izjūku visu 3 kātus ārā, aizgāju gulēt, kas tev notika naktī? Panākt, kaut kas, 1 amūrs panākt bija, te bija 1 mazā karpiņa, un tad no rīta bija 2 kārtīgi skrējieni, ap 2 reizē aizgāja, 1 dabūja, otrs skots. Kāpēc, nezinu. Bet, mācāmies no kļūdām. Tad man pēc tam bija viena mazā un tā 10, vai ne? Jā. Pagaidām šorīt laikam, jā. Pēc tam vēl dats izvilkt no vidējās točkas uz to. Jā. No tīģerrieks točkas. Ko mēs darām ar šito dienu? Mēs kaut ko barības ziņā mainām vai paliekam, vai nezinu, barojam tāpat tādā vidējā daudzumā, nezinu, cik ikpā. Zinot to, ka lielajā karpdīķī nārs, tad iespējams, ka te arī jau viņas taisās, tāpēc arī varbūt, ka nav tā aktivitāte varbūt tik liela, bet, gan jau vēl piemānīsim tos, ko vajag. Viens leids piebrauc parunāt, teica, ka jā, pagājušā naktī uz visu dīķi esot pilnīgs klusums, bijis karpām nārs sācies. Tā kā tāpat turpināsim barot, turpinām strādāt. 11 zivtiņas ir, tad maucam tālāk, jābrauc pēc kebabiem. Šeit ir tāds lielais plus, netais pauze. Šeit ir tāds lielais pluss ir Kintajā, ka aizbrauc blakus uz ciematiņu, cik te kilometrs līdz ciematiņam. 3 būs līdz kebabam. Nu labi. Un kebabs ir veikals, ir tā, ka šite var baigi ēdienu līdz neņemt uz Kintai. Te viss ir kārtībā. Tā, maucam tālāk. Aiziet. Viss notiek. Uzreiz pēc rīta atziņām ir ziltiņi. Kopā! Uzspalmojam. Ziltiņi ir klāt. Tā skrēja, bet šitas gan laikam nav nekas liels. Tāpēc šito vietu sauc pa Kintai Vaili, tāpēc, ka te ir kas sauļā, var noķerties jebkas. Piemēram, tagad dabūja. Cik viņam ir? Tam jau kāds kilograms pat ir. Normāli liels. Jānosver. Oreka, šeit bija tas lielais skrējējs. Atkal kāda tūp pie 10 kilogramiem. Smuku karpiņi. Tāpēc šito vietu sauc pa Kintai Vaili, tāpēc, ka te ir kas sauļā, var noķerties jebkas. Piemēram, tagad dabūja. Cik viņam ir? Tam jau kāds kilograms pat ir. Normāli liels. Jānosver. Tā vajadzētu braukt pēc brokastīm, bet nesanāk, ja mums te zivis ir ķerās. Tuvojās. Zviņainā beidzot. Un kārtējā smukā karpa tiek atlaista.
Kas tev ir? Kroketītes. Citi ar makšķerē. Kā pareizi aprūpēt zivtiņu, mēs ņemam antiseptiķi. Viņi visādi veidi, gan gan smērējam, gan pūšam. Šitas gan tāds dulls, tās zivs tāda izskatās nepārāk smuki. Tad mēs viņu saudzīgi izņemam no sačuka. Pieturam, lai nelēkā. Nosvert vajag vispirms vēl. 10,3, vai? Nu, knaps šotiņš. Tā. Pirmkārt, zivs saudzīgi, lai viņi nekur neizlec ārā. Mazais padoms, kā fotografēt. Uzliekam ekrānā platleņķi. Tur 0,5, 0,7. Zivs izskatās lielāk, pirksts vajadzētu maksimāli noslēpt. Man gan nesenāk noslēpt, ne? Mēģinu to zivu pagāst uz manu pusi. Un. Tā, lai visi galvi ir iekšā, lai visi karpi ir iekšā. Tad viņi ar to platleņķi izskatās lielāk, bišķi var apčakarēt visu pasākumu. Un saudzīgi atlaižam. Prātīgi, lai neizkrīt pa ceļā. Liekiem triecieniem, lai viņi nekur galvu neatsit pret kaut ko cietu, lai nesāk apsiņot. Un smukā aizpēt karpiņu. Un ejam pēc šotiņu, ir 10+. Bet raudē, vai tad nav tas sarkanās akas taisnīgi? Jā. Šim jau it kā nav tāds. Nu jā, arī Tas ir jāizmāc. kāds krustojums. Arī kā vēl viens smuka karpiņa vakarā +8. 10,4 kg. Atkal no fish točkas. Atkal uz dudī. Jāsadakterē un jālaiž atpakaļ. Skaisti, viss notiekās. Tā, kamēr es te aizgāju bišķiņu pamētāt spinningu, te kaut kas notiek ar manām makšķerēm. Kāds te kaut ko darās. Ko te notiek? Sams? Nu tā, tāds mazais šīs dienas kopsavilkums, tātad otrā diena iet uz beigām. Vēl palikusi nakts un svētdienas rīts. Tā, šajā dienā sanāk no fish točkas, ja es pareizi skaitīju, bija 7 zivis, no 7 līdz 13 kg. No ķimeņu točkas, ja es nemaldos, tad 3 zivis, 2 amūri laikam un 1 karpa. Arī tādi 7-8 kg. Un no saldās točkas joprojām nekas nenotiek. Tur īsti nekāda dzīvības pazīme nav. Bija pāris maziņas tādas kilogramīgas karpiņas, pāris brekši, un tas arī viss tur tātad nekas nenotiek. Kopumā varbūt varēja būt labāk, jā, bet priekš tiem apstākļiem, ka šobrīd ir sācies nārsts, te blakus dīķos, viss notiekās, karpiņas aktīvi nārsto. Tā ka nav nemaz tik slikti, un jā, un CPK šobrīd kārtējo reizi pierāda to, ka ir konkurētspējīga boila, arī salīdzinot ar Latvijas vienu no top boilām. Tā ka iesakam visiem un skatāmies, kāda rezultāti mums būs tālāk, ko mums nesīs nakts un ko nesīs nākamais rīts. Četros mums kaut kas pamodināja no tīģeriekas točkas. Ir beidzot karpīgs normāli.
Tīģerieks točks lielākā zivs, ne? O, 9,8. 9,8. Pirmā zivs arī vismaz normāli. Pirmā ieskaits zivs no tīģerieks točks. Iebēs lakterija, baigs vēl uztaisīt pēc tam. Davai, jā. No rīta parādīsim, kā izskatās divas smugas zivtiņas. Mārtiņam jau tur viena ir no ķimeņa točkas. Kamēr pārējie guļi izdevās man viņu dabūt pašam ārā. Uz acu, kad 11-12 kg ir. Nosversim pēc tam, ieliksim maisā. Rekord pārsīt. Strādāt tā fišu točka. Kaut kas notiek vismaz. Uz acis liekas kaut kāds 6, ne? Nepilni pat varbūt. 5,8. Šajā rītā viss notiek. Viena pēc otras. Mazas karpiņas, lielas karpiņas. Tagad atkal ir kaut kas maziņš. Bet nu viens op pēc otras. Tā kā turpinām vēl pāris stundas priekšā, turpinām makšķerēt. Jau vairāk kā 20 labi izmēra zivs ir. Es te CPK tā ķerās, ka viss kāti izvilkt ārā. Nespēja mest. Tā. Tajā karpā peldēt. 8,4. Mums kārtējā karpa fišu točkā. Šitaiz 8,4 spoglenīt. Aiziet. Arī, gadās arī tādas mums. Fišu točkā noķēra savu rekordu. Tadā! Wow! Kas tas tāds ir? Tā, sesija noslēgusies, vēl dīķī tajā pusē. Nebija pārāk labi fišu pusē, tur gan viss bija kārtībā, tur viena pēc otras ķērās, it sevišķi no abos rītos, vai ne? Laikam beigās kaut kādas 16 vai 17 karpus, tādas 9, 10 līdz 12 kg. Pāris karūs, pāris mazas karpiņas. Kas tev bija? Cik tev bija zivs? 3 amūri, 4 karpus normāls un 3 maziņas karpiņas. Jā. Un tad vēl tā vidējā, jā? Tas bija. Vidējā viena. Tātad Mārtiņam tā ķimeņa točka skaitās, tā mums tā vidējā bija šitā te tīģera rieksta un tur bija viena normāla karpa un viena maziņa, vai ne? Jā. Un tad man šitajās te fišu spodmiksā kopā ar Fish Wild piļikiem
nekabrojot, bet vienkārši spombojot. Viss notikās. Šorīt vispār bija tāds moments no kodiem 6 līdz 9, ka bija tā, ka kaut kāds, nezinu, tur Kaut kas ap to laivu. 7 zivs vien pēc otras. Pēc tam ielikšu rezultāts, te jau varēs redzēt. Ja. Kas strādā? Kāds esmu? Dudi Wafters. Dudi Halfnes, tas spaisējs. Pīļiks Dudi. Tikai Dudi. Un viena karbīla tandem. Labi, ko jau baigi arī daudz Pārējiem kaut nelikās. kādiem maziem Wafterīšiem tur uzreiz rekšu klāt. Uz tīģeriekstu Wafter bija jā. pirmā no tās tīģeriekstu točkas, pirmā mazā karpiņa. Lielāko lomu nospēlēja tas, ka nevis blēt, bet tas kā nārstis sācies, tāpēc nu arī jā. tik maz ir. Jo viss, labi, viss ne kaut kāds, nezinu, cik pēdējās 4 točs no visiem nāca pieņi tecēja ārā. Un lielajā karbdīķi tur vispār klusums. Pats galvenais, kas pierādījās, ka šitās ir strādājošas, šitās mēs turpinām ņemt, vai ne? Es noteikti, ja man sanāks, es pēc, cik tas ir, pēc pusotras nedēļas uz vienu sutku uz AG aizlaidīšu. Tur noteikti, ka šitais te būs jāturpina barot, jāpārbauda, kā tur strādā. Tā. Vēl ir viena lieta, kas ir pārbauda. Monster Crab. Nu Monster Crab jāturpina testēt, jā, šajā reizē kaut kā nolēmām viņu atstāt malā. Tā kā šitās vismaz es toču neiesaku. Gan jau Mārtiņš arī, kur viņš liksies. Nav komentāru. Tā, ka bija baigi labi ar šitām visām. Tā, visiem rodās jautājums, kāpēc šitie te ir salikt, vai ne? Tā, uztaisam mazo CPK konkursiņu. Te ir gan boilas dipiņā, gan pop-upi, gan wafterī, gan dipiņš, tas dūmiņš priekš stikiem, gan priekš barības. Visādas interesantas lietiņas, kā pie tām varam tikt. Kad šis video iznāk, ierakstam komentārā, kur mēs brauksim, cik tas ir pēc 2 nedēļām. Pamēģiniet uzminēt, kaut kas pilnīgi nesaistīts ar karpu tēmu, bet tāds diezgan liels notikums. Pieļauju, ka Latvijas mērogā diezgan liels notikums, vai ne? Jā. Kur mēs brauksim, ko mēs darīsim, uz kādu pasākumu mēs braucam. Ierakstiet, protams, jāsako, jānospiež laiku, un tad jau tiekamies citos ūdeņos, ne? Citos medību laukos. Fins up! Tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Tev tas neliek mieru. Un tev sarunās mans rekords jāpiemina.